Labdien! Nu, mēs viņu izrunāsim, bet nu varat jautāt, jā, Nē, kamēr. man vienkārši vajag pārtulkojumu vienam vārdam. Es nesapratu, kā to pārtulkot latviski. Ir tā kā stiprināšanas veids tam pirkstam, babišķi, krieviski ir. Latviski es neatradu nevienu pārtulkojumu. Babišķi. Jā. Viņš var būt stiprināts ar tiem maziem tiem gredzeniem, jā, divas malās. Runa ir par virzuļa pirkstu, jā. Jā. Un tad sanāk, tie babišķi ir tā kā pats virzulis iekšā. Nu, tur jā, jums ir tā jūs to bildi varat parādīt, kā jums skatāt. Tūlīt. Tā, cik mēs esam tagad? Mēs esam jau viena daļa esam. Nu, ir man bildē, jā, var parādīt. Jūs atsūtiet man varbūt vienkārši, lai mums iet uz priekšu. Mēs varētu jau visi strādāt kopā tagad. Labi. Mēs esam 14. Jā, tad vēl viena daļa trūkst. Jums jau šodien nebija nodarbības, ne? Mums bija 2 matemātikas, 2 pirmie pāri. Nu labi, tad jūs esat jau pēc tam ievilkuši elpu. Es gribēju mazliet no sākuma, ja tad pat patstāvīgajiem darbiem. Ir tāda situācija, es paskatījos, kā kopumā izskatās mums šis semestris. Tad ir tā, kad atceramies pirmais mazais darbiņš mums bija par spēkiem virpošanas, teiksim, spēkas iedarbojas virpošanas laikā uz virpus griezni. Un man ir iesūtīti pagaidām 13 darbi, bet ir jābūt kaut kur 20, jā, tā kā kungi. Es gaidu arī no pārējiem, tātad šo neievelciet garumā to visu. Jo, kā redzam, kompleksais darbs būs pietiekami sarežģīts, tur būs daudz ko ņemties. Un ir vēl arī citi darbi. Šodien es izsniegšu arī vēl vienu nākamo jau laboratorijas darbu, kur arī vajadzēs strādāt. Bet, Renāt, sakot, vajag censties darīt pēc iespējas vairāk jau tagad. Tas ir spēki virpoju. Tad traģiskāk tā situācija vēl ir, kur runa par griežiņu ģeometriju. Man ir atsūtīti tikai 2. Jā. Tajos darbos ir arī kāda kļūda, tajos 2 darbos, jo es tā īsti nesapratu to ģeometriju. Jūs atsūtījāt, jā? Jā, es neatsūtīju, nē, es tikai domāju, vai tur nav kaut kādas kļūdas viņiem, vai mēs nevaram apstīties. Mēs varam paskatīt, jā. Nu jā, pagaid, bet tad jūs paņemsiet to viņu griezni, un tas nav interesanti. Tur jau redzat tā lieta. Jums pašiem jāmēģina ir radīt savs, un tad mēs varam runāt par kļūdām. Savādāk iznāk jūs nobildējat un pārcīmēt. Tur jau tas pilnīgi neinteresanti priekš manis. Jā. Tad par otro instrumentu pagaidām ir atsūtīts tikai viens uzmetums tāds, bet arī, kā mēs runājam pagājušā reizē, tad otram instrumentam noteikti ir jārāda ģeometrija. Tā tad nevar tikai aprakstīt tā kaut kāds vispārīgs frāzes, jā, tā tad ir tā, to viņas ielaidīšu vēl kolēģis.
Un kompleksu darbu, 1, 2 punktu man ir iesūtījuši pagaidām 8. Tas nozīmē, ka pārējie vēl tikai gudro. Un arī mēs to viņu paskatīsim, jā, tātad šos dažus piemērus no tiem darbiem, kas ir iesūtīti, ar tādu ideju, lai akcentētu lietas, kas ir problemātiskas un kam ir jāpievērš uzmanība. Atvainojiet, un tās otrs instruments, tas ir no 7. laboratorijas darba, jā? Jā. Tagad to viņas uzlikšu vēlreiz tātad to otrais instruments. Tā, pagad, bet man vajag to viņas dabūšu uzdevumu. Tā man tikai jāatrod, kad es viņu. Tā tas nav. Nu, labi, pēc starpbrīža būt par to, tur tā es pastīšu šeit vēl nav. Es neatrodu, labi, pēc starpbrīža mēs pastīsim vēlreiz to uzdevumu. Grieznis. Darbs 2. Pagaidām man te nav, es neatrodu. Tātad paskatām tagad kompleksus darbus, dažus šos te piemērus, nu, jūs pašu veidotos, jā. Tā, Kutņevskis, paskatāmies, Kutņevskis, ko ir darījis, jā. Redzam to darbu, jā? Jā. Jā. Nu jā, redz, paskatām, te jau ir, un tas ir lūgums visiem. Es jau to runāju arī pagājušā reizē. Te jau ir 11 lapspuses. Te ir tikai 2 punkti. Tātad pavisam cik punkts ir uzdevumā? 8, pavisam. Nu jā. Tad pareizi, tagad 11, ja ir 2, tas nozīmē 4 reizes vairāk, tad tur jau būs kaut kāds 60 lapspuses. 50, teiksim. Tas būtu tā kā viens. Es saprotu, es jau pagājušajā reizē to jums runāju, es saprotu, ka jums, protams, šīs lietas ir interesantākas un to visu var darīt, tas viss ir, to visu var, teiksim, veidot, bet nu, tam, ko jūs rādat, tam ir jāatbilst precīzi tiem uzdevumiem, kas ir doti. Nu, kaut vai pirmais, teiksim, par detaļas rasēm. Šis jau nav gredzena rasējums, faktiski. Ja nav iespējams gredzena rasējumu, teiksim, nekur iegūt, nu, tad jādomā, tad rakstiet man, tad mēs meklēsim, arī man ir kaut kāda rasējuma sakrājušies, varbūt. Jo šis priekš jums, šī bilde neko īpaši nedod. Labi, jūs zināt, cik ir izmērs B, cik ir diametrs, pieņemsim, cik tad tā sprauga liela, bet vairāk jūs arī neko nezināt. Jums ir jāzina gan virsmas apstrāde, ja, gan citas lietas. Es parādīšu arī vienu detaļu, kuras aizsūtīju tikko jūsu kolēģim vakar. Tagad otra lieta. Ja ir runa par salāgojumām detaļām, mēs ar to pagājušais runājam. Ar ko tad salāgojumās detaļas nozīmē tās, ar ko, ja šis ir gredzens, ar ko šis gredzens strādā pārī, tā teikt, ar ko viņš ir saistīts tieši darba procesā. Un tad es piekrītu, jā, redz, kur ir tātad cilindra čaula šeit, un te ir virzūs, vairāk jau nekādas saskarsme ar vienām citām detaļām viņam nebūs. Tas nozīmē, piemēram, ka rādīt te šo te daļu,
jo sadarbība ar Virzuli jūs jau šeit parādījāt. Un tā kā šī daļa faktiski viņa neattiec, jo vairāk šis viss. Tam nav nekāda sakara ar mūsu uzdevumu. Jā, tā kā tas būtu par to. Tagad, kas šeit ir slodzes raksturs, lām par slodzes raksturu, tas viss būtu skaists, bet tas attēls atkal atkārtojas, tad jūs varat vienkārši atsaukties uz iepriekšējā attēlu un parādīt, jā, kur tur ir kaut kāda spēka un kas tur darbosies. Temperatūras režīms, eļošanas režīms. Nu, ja tas attiecas uz salāgojumu, teiksim, tiešām gredzens ar to cilinu čaulu, jā, tad šo jūs varat rādīt. Gredzena formas izmaiņas, nu labi, tas arī varbūt, ka varētu derēt, jā. Bet, nu, sanāk, ka mazlietiņi par plašu. Es pieļauju, ka sākumā, protams, salieciet, varbūt netēriet laiku, lai veidot ļoti tādu kompaktu, jau precīzi atbilstošu uzdevumam, lai tas materiāls ir, pēc tam mēs atlasīsim. Katrā gadījumā labāk ir tā, nekā vispār nekas netiek darīts. Liekam materiālu, kas jūsuprāt var derēt, pēc tam kolektīvi mēs atlasīsim nost to, kas attiecas precīzi uzdevumam. Droši vien, ka tā to varētu darīt, jā? Kas attiecas uz rasējumiem. Tātad es šo tūliņu paņemšu nost. Un es uzlikšu vienu bildi, kur es tikko aizsūtīju. Laikam jau Robertam, jā? Jā, man. Jā, tas zobratiņu. Saprot, kas ir vajadzīgs. Tanī bildē ir jābūt 2-3 lietām, teiksim, ir jābūt pašam tam attēlam, un tad ir jābūt pieliktiem izmēriem. Un ideāli, protams, ja ir pielikt pie izmēriem, arī tās saucamās, nu redz, te piemēram, tur slikti redzams, jā, bet nu katrā gadījumā tā saucamie pielaižu, jeb noviržu lielumi. Tad jūs zinat, cik plata ir tā rieva un cik lielā, teiksim, diapazonā tas faktiskais izmērs var mainīties. Ja, tas ir svarīgi. Nu, kaut vai pieņemsim jūsu gadījumā, nu, lai būtu vismaz izmēri. Nākošā lieta, šīs te visas zīmītes, ja, kas te ir parādīts, tas viss attiecas uz virsmu kvalitāti. Un, protams, ka, piemēram, te ir tāds ķeksītis ar bumbiņu vidū. Šī te zīme norāda, ka tās virsmas, šī virsma un attiecīgi arī, protams, viņi iet apkārt pa visu to zobratu perimetru un arī otrajā pusītē, ka tās virsmas nekādi mehaniski netiek apstrādātas. Tādas, kā jūs viņas ieguvāt, piemēram, presējot, jeb kaļot, tāds viņas arī paliek. Bet te, kur ir pielikts jau kaut kāds 3 stūrīts un uzrakstīts RA un cik tur, tas nozīmē, ka tā virsma jums ir mehaniski jāapstrādā. Ja? Nu labi, te vēl ir visādas prasības par virsmu tur savstarpējo perpendikularitātu un paralelitātu un tā tālāk. Arī kādai tādai prasībai jums būtu jāparādās. Es saprotu, ka jūs to neesat varbūt vēl nekur mācījušies, bet nu, par to mums ir jādomā, jo mums ir 8. šķiet punkts, kurā mums ir jāveic pārbaude, cik tad kvalitatīvi mēs esam izgatavojuši savu to detaļu. Un tā pārbaude varētu būt, pieņemsim, cik tad lūk šīs te sānu virsmas tai zobrata rumbai ir savstarpēji paralēls. Kāda ir novirza no paralelitātes? Un jums ir jāpadomā, kā tad to var pārbaudīt. Ja. Un tā tālāk. Tad vēl kaut kur šeit ir jābūt norādēm uz, redz, ka te ir rakstīts, cementēt dziļumā HI no 70 līdz 1,2 milimetri.
Tātad zobu virsmas ir jācementē. Un mēs ar jums jau drīzumā skatīsim tēmas par termiskām apstrādēm. Lūk, un tad jums arī savā darbņā būs jāparāda, kādā veidā tad lūk jūs veicat to termisko apstrādi. Jā. Tā kā, teiksim, pagaidām jūs varat, teiksim, 1, 2 daļu mierīgi var veidot, var 3, 4, tur, kur ir runa par materiālu, par sagatavus, teiksim, izveidi, kā mēs vai kalsim, vai izvirposim, vai kā mēs to tur darīsim. To visu var darīt. Pakāpeniski mēs nonāksim arī pie tām tālākām apstrādēm, bet, jādomā, kā atrast šādu rasējumu. Ja rasējuma nav, tad pašiem ir jāveido skice, padomājam, kuras virsmas ir jāapstrādā, kuras vajadzētu slīpēt, kuras varbūt pietiek ar apvirpošanu, un kuras varbūt vispār nevajag nekādi apstrādāt pēc kalšanas, jeb liešanas, piemēram. Tad pieņemam šādu to situāciju, paši uz tās skices ar roku piezīmēsim klāt, kā mēs to domājam. Un padomāsim par virsmām, kur varbūt ir kaut kādas īpašas nodokļu izturības prasības vai cietības prasības, un tad tām pieliekam atkal, ka tur mums būs jārūt vai jācementē atkarībā no materiāla. Tā kaut kā, kungi. Ja. Tagad tas darbs ir ļoti nopietns, varbūt, ka pirmam kursam, bet, ja jūs esat 2. semestrī, pietiekami jau gudri, varbūt mazliet ir par grūti 1. semestrim, bet tas būs tikai jums iegūms visu tā rezultātā. Ja, tā kā lūk šādi. Tātad, ja nav rasējumi, tad mēģinām kolektīvi veidot. Man ir tā, es tūliņ varu arī parādīt uzreiz tēmas, kur man ir ar komentāriem. To es parādīšu, kā tas izskatās. Tā, kur tad es tās ieliku. Tur bija tēmas man ar komentāriem. Labi, acīm redzot, pēc pārtraukuma, ja es paskatīšos, tad mēs tērējam daudz laika, vienkārši meklējot. Tā, tur vēl kādi man bija darbi, es varu paskatīt arī vēl kādu, ja nav nekas pret jums pašiem. Tā, kas man tas tāds ir. Kam šis darbs ir? Tas būs tas pats. Slīdgultņa korpus. Ir mums Antons Saņikovs klāt. Jā, ir šeit. Jā. Tātad slīdgultņa korpus. Te tas pats ir. Te jūs, piemēram, rāda detaļas skits no augšas. Par kādu slīdgultņa korpusu būs runa, acīm redzot par šādu, ja? Jā, tas, kas ir uz fundamentālā rāmja un starp fundamentālo rāmju un kloķvārps. Tad šis, vai ne? Jā. Tās ir skices tikai. Nē, labi, jā. Tad runāt par šo. Tātad šo bildu faktiski mums nevajag, jā. Viņa neko mums nevajag. Jo tā tas pavisam cits skats ir. Tad, teiksim, vēl viena lieta. Te jūs rādat vēl, pagaidām, ja tur rādat vairākus tos variantus. Starp citu, jums bija rasēm, ko jūs jau atradāt. Tabulā ir, tātad izmēri jums būs, problēmas jums šeit nebūs, principā. Vienīgais jāpaskatās ir, jo redz, kas ir. Korpus sastāv no daudzām detaļām. Ja mēs ņemam tā kā mezglu, jums ir jāizvēlas kāda viena detaļa. Tātad šo te ieliktni jūs neņemsiet. Ja runīt par korpusu, tātad jūs varat ņemt korpusu apakšiņu. Jā, tāda arī ir ideja. Tad viss kārtībā. Vai arī korpusu augšu, ja jūs varat paņemt.
Un tad jums ir jāatrod jau precīzāks rasējums, teiksim, nu, tam tai korpusa apakšai, piemēram, ar visiem urbumiem, un tad jūs strādāsiet tikai ar viņu. Protams, ka šeit ir jāpadomā, pilnīgi iespējams, ka tas ir, ka jāņem viss ir kopā, un ka to pārgriešanu, sadalīšanu, teiksim, to, it kā tas korpus augšējā daļa un apakšējā, ka to var izdarīt pēc tam kaut kad. Tā kā par to jums vienkārši jāpadomā. Droši vien, tā ir pat vienkāršāk, varbūt. Nu, te ir visi tie izmēri, tā kā jums ir, tagad salāgojumās, nu, piemēram, jūs rāda kloķvērps maiņa. Nu, it kā tieši sakara ar šo visu, tam visam nav, jā. Jums jau nevajag kloķvārdus salāgojumās detaļas, bet jums vajag tās detaļas, kas būs salāgotas ar jūsu gultņa mezgu. Un faktiski jums ar kloķvārdus tieši nekāda saskara faktiski pat nebūs. Ja? Re, kur ir salāgojumā detaļa, ir šis te ieliktnis. Un tā faktiski ir vienīgā. Jums jau nebūs kloķvārdus, jūs varat pat nerādīt. Labi. Vai ne? Salāgojumās detaļas, tur, kur ir salāgojumās detaļas, jūs varat ņemt faktiski visu šo te mezglu. Jūs varat rādīt šīs skrūves, tās ir salāgojumās, tas eļotājs ir salāgojumās. Un droši vien, ka te var parādīt kaut kur to metālu konstrukciju, uz kuras tas viss būs nostiprināts. Tā būs salāgojumā detaļa, arī šeit kaut kādas skrūves. Slodzes raksturs. Nu, droši vien, ka tā mēs te varam skatīties temperatūras režīmu. Redz, jūs rādat, piemēram, klani. Jā. Tas būs drusciņ cits kaut kas. Tāpat eļošana. Faktiski jau eļošanu jūs varat parādīt reku šeit, te, kur jūs rādat, nu, kur te bija pārgriezts. Reku te pat jau ir tās eļošanas kabata. Un tie ir eļotājs, tā ir tā eļošana, kas būs šim te korpusam ielikt. Jā. Bet pagaidām viss to jūs varat, ejam uz priekšu, tālāk domājam par rasēm, lai mums lietas notiek. Katrā gadījumā ir svarīgi, lai visi virzās uz priekšu. Tā, nu ir jēga visus tā iesniegtos paskatīt vai kā. Jeb apmēram, nu tā virzība jau ir visiem līdzīga, ja tur. Varbūt, ka netērējam laiku. Nu, kā paši kolēģi, kas ir iesūtījuši, vai jūs gribat, lai jūs darbus paskatu vai kā? Nu, es gribētu noklausīties. Tādu kādu padomu. Tā, tikai tad droši vien man jāmeklē, kur ir jūsu darbs. Tā, Veļičkovičs, to viņu pastīsim. Svira. Tur par to salāgojumu es jau sapratu, ka es bišķi nepareizi, bet varbūt kā detaļa. Nē, nevajag to, es varbūt tā aktīvi runāju, nevajag to uztvert. Tas ir pilnīgi saprotams, kad mēs to veidojam pirmo reizi. Tā, kaut kas man tur noiet drusci. Tā, kur tu man ir? Tā. Un te es daudz atvēru, tad ir grūti uzreiz atrast, kur ņems, kas tas man ir. Šitas varētu. Nezinu, kam tas ir. Svira, jā. Redzam, jā? Jā, redzam. Tātad mērķis. Uzdevumi, tas droši vien atkārtojas detaļas rasējums. Nu, kaut kas jau te ir, bet viss, piemēram, kas te otrā galā, tur jums nav nekāda skaidrība, ja? Jo, ja tā svira šādi, tad jābūt, acīm redzot, te kaut kam ieskrūvētam, ieliktam iekšā, ja, restīvi.
Nu, reku te ierādīt tā doma šādi. Ja jums ir jāpadomā, jo tie varianti jau ir dažādi, ja. Jums ir jāizvēlas kaut kāds viens variants, ja te nekā cita rasēm nav, un tad vienkārši pašam jāpieņem, ja tur ir iegriezta vītne, tad pieņemam, cik viņa liela aptuveni varētu būt, pēc tiem izmēriem, kādi šeit ir vai ne, un viss. Bet, vairāk vai mazāk ir, reku te parādīts arī īpaši tai galviņai, ja kādam ir jābūt tātad pietiekoši gludai virsmai, šis te atstatums ir pietiekami precīzi norādīts, urbumam izmēri te nav, tad jāpieņem pašam kaut kādi. Katrā gadījumā tas svarīgākais, teiksim, tā kā no mūsu darba viedokļa, ir šeit saprast, kuras tad virsmas mums ir mehāniski jāapstrādā, jo visas tās virs, teiksim, šīs te ārējās virsmas, viņas jau netiks apstrādātas. Viņas, kā jūs viņu kaļot izgatavosiet, vai kā jūs tur nolemsiet, tā viņa arī būs, bet jāapstrādā būs šī te virsma noteikti. Jānodrošina lūk šis te urbums, arī tās sānu galva šīs te virsmas, jo viņš tiek iestiprināts. Tad arī tiek tā vītne, iespējams, ka šī te virsma, tur, kur tas atbalstīsies, ja, tas eļotājs, ja. Tā kaut kā tur paskatīties. Sadalas vārds. Redz, ar šo jums precedēs, tas nav vajadzīgs. Tāpat, bīdītājs, jums, ja viņš bīdītāja gals jums tikai būs vajadzīgs, lai gan ne, jums tikai šī te daļiņa būs tā, kas saskars. Ja, tā kā šo jūs varat rādīt, ja, tā tad te būs jau saskars ar to vārstu, ja. Jā. Viņam saskar tieši ar vārstu iznāk, vai ne? Tad vārsts jāparāda tur galiņā, bet vairāk jau tur neko jums nevajag. Jā. Tā kā šī vieta mūs neinteresē. Jā. Sviri jūs te rādat vairākas, restīvi jāizvēlas viena konstrukcija, kādu jūs gribat, jā. Un varbūt, ka nevajag izvēlēties ļoti sarežģītu, jā, jo temperatūras režīms, par režīmu ir jāskatās tur. Te varētu būt arī plašāk rādīts viss, teiksim, tas, jā, temperatūra jau aptuveni viņiem būs līdzīga. Tā kā te nav nevajag. Es domāju, ka pagaidām jums nevajag tur neko ļoti aizrauties, tikai pieņemt vienu variantu tai sviras konstrukcijai, jo viņas var būt atšķirīgas, tad izdomāt, ja rasējums nav, tad paskatīt pašam pieņemt izmērus, jo tas jau nav tik būtiski šeit. Un pieņemt galvenais, kuras virsmas tiks apstrādātas, cik viņas ir kvalitatīvas. Neviens. Vēl kāds grib paskatīt darbu? Kāpēc gan nē? Es arī varētu paklausīties, ko jūs pateiksiet. Vlads Andrejevs man tur bija virsū klāņa pirksts. Man liekas, ka es biju jūsu darbu jau izcēlis ārā kaut kur te. Kā lai es tagad atšifrēju, kurš ir? Pieņemsim, kam šitais ir. Tā 10 minūtes mums. To jau mēs skatījāmies, es vidu. Te ir kaut kāds darbs, kam tas ir. To mēs arī jau skatījāmies. Jā. Tas Zobrutnes skatījums, Kutņevski mēs jau skatījāmies. Tad te kaut kāds vēl viens ir, ka tas būs jau skatījums. Jā, ir tas. Pirksts. Pirkstam arī nav rasēm, tur ir tā lieta.
Pirksts, pirksts darbosies kompleksā, tātad, jā. Nu, kur ir tā babiška, ko jūs teicāt? Nu, tas sanāk tā kā starp paši tā, Nu, starp pirksta un virzuļa. Es nezinu, kā pateikt. No abām pusēm, tur gan augšā, gan lejā ir. gan šitais? Nu jā. Nē, bet bišķiņ tā kā tuvāk uz centru un uz augšu, tad te ir tie, mazie tie gredzeni un ir arī babiški. Rekrutā rasējumā ar burtu B. Tur tā kā ir. Peldošs pirksts, kas piesmēns reizbāžņiem. Tas ir peldošajam pirkstam, jā, un ir, ne tikai peldošai pirksts, arī ir nekustīgais, cik es sapratu. Pagaid, es nesaprotu, par kuru tagad ir runa. Tam otrajam rasējumam jābūt šeit, kur jums tagad ir pēle. Un... Kurš? B bilde? Jā, B bilde. Ko man te skatīties? Un starp virzuļu un paša pirksta te ir, es nezinu, tā vieta. It kā, jā. Tas ir, te jau arī viņš ir, tas ir ieliktnes. Tas ir slīdgults, ja par šo detaļu ir runa. Tas nebūtu tā kā slīdgultnēs. Par slīdgultnēs tur atradu, bet tieši nav jau. Pagaid, bet te vairāk detaļu nav. Šeit ir pats klanis, te ir pirksts, kuram ir galos uzlikts aizbāzums. Jo tā konstrukcija jau ne ar ko neatšķiras, tikai ar to, ka šeit ir gredzeni galos uzlikti. Labi, tad. Es te neredzu. Šeit nav nekādas detaļas, te ir caurumi. Izskatās. B ir peldošs pirksts, kas piestiprināts ar aizbāžņiem. Tad tur redz, bet jums jau, jums taču vienalga, ja mēs tur īsti nevaram saprast, ņemam šo kontu. Tas jau neko jums nemāja. Jā, bet redz, tas trūkums jau ir tāds, ka jums nav rasēju. Šeit, redz, jūs tālāk rakstat par virzuļu klasifikāciju. Tas mums faktiski neinteresē. Jums jāparāda. Pēc idejas jūs jau šeit to salāgojumu esat parādījis. Jums nav parādīts pirksta rasēm, bet jums ir parādīts salāgojums pirkstam ar pārējām detaļām. Un te jūs to varat aprakstīt. Kad pirksts galos ir nostiprināts ar tiem gredzeniem, viņš ir uzsēdināts tātad uz tā klaņa, teiksim, augšējās galviņas, un tur ir slīdgultnītes, ieliktnes pa vidu. Bet, piemēram, šo jums, tas jums nav jārāda. Tāpat klāni, piemēram, nav nekāda jums. Ja jūs parādījāt šo te rasēm, jūs varat rādīt šos te variantus, pieņemsim. Bildi ir, parādat, aprakstat tās konstrukcijas, tādi ir tie varianti, jūs izvēlēties šo un tālāk parādat šī pirksta rasēm un ejam tālāk. Ja. Un, piemēram, šeit, tas viss ir, to visu nevajag. Galvas gultnis. Redz, tas, ko jūs teicat, nav tie ielikņi, jo redz, ka viņi ir šeit iekšā. Tas čauliņas tur ielikts, un tas arī būs tas, kas salāgosies ar pirkstu. Slodzes raksturs, jā, skaisti, jūs esat šeit parādījis liece, temperatūras režīms. Te ir tā kā virsūņi, bet mums jāpieņem, par cik pirksts ir augšā, tad vienkārši jāizvēlas, cik tad ir tā temperatūra, ņemot apmēram, kur tas pirksts atrodas, kaut kā tā. Jo tik smalki, ja jūs nedabūsiet. Eļošanas režīms, to
To jūs varat paskatīt arī, to jūs redzēsiet šajā te kompleksajā bildē. Nu, te, kur ir nekāda īpaša eļošana slīdgultnī, tā tad nāks te no augšas, nu, un te. Nu, viņam arī tur no... Arī no, jā, tā kā. No grēdziniem arī nāk, Ka nav nekas. Man varētu būt kaut kāds, varbūt, iespējas, mums drīz būs pārtraukums, jā, tad es paskatīšos, parādīšu tos rasējumus, kādi man tur ir kaut kādas skices, ja jums var noderēt, tad. Būtu forši, paldies. Nu, paskatīsim, jā, ja parādīsies. Tā, vēl es gribēju, mums ir 2 minūtes laika, mēs varētu paskatīt to vienu. Tātad, kolēģi, ja vēl kāds no jums grib savu darbu, tad vienkārši jums vajag pieteikties, un tad es viņus sameklēšu. Tā, es parādīšu laboratorijas darbu nākošo. 3 minūtes tieši es paspēšu to izdarīt. Tātad 6. laboratorijas darbs saucās metālgriešanas mašīnas. Reāli, teiksim, pagājušā gadā tas notika tādējādi, ka ja jūs gājāt uz darbnīcu mūsējo, tur ārskatā iepazināties ar 6 darbgaldu veidiem un uzzīmējāt tā darbgalda tātad skici, pagrozījāt kloģis, runāt sakot, mēģināt saprast, kas ir kas. Tagad darbnīcā pagaidām vismaz mēs strādāt nevaram, bet teorētisko daļu mēs izstrādāt varam. Un tā tad runa ir par šādām iekārtām, par virpu, frēzmašīnu, nu te palika man no pagājušā gada Evel mašīna, nu, vai nu TSE mašīna, ja paskatīsimies. Darbnīcā viņas vairs nav. Urmašīna, slīpmašīna. Katrā gadījumā par šiem veidiem. Tātad virpa, frēzmašīna, urmašīna, slīpmašīna. Un tad ir atslēgnieka darbam nepieciešamās ierīces. Tā ir skrūvspīle, tātad iepazīt skrūvspīles konstrukcija, tad metāla griežņu konstrukcija, un tur ir tāda rokas presīta darbnīcā. Tātad te jūs to visu varat izlasīt. Darbnīcā iepazīties to, ja es ceru, ka mums uz vasaras pusi vairāk, mums ir arī saplānots, ja, kā jūs redzējāt, arī nodarbības sarakstā mums ir ieplānots nodarbības piekdienās praktiskās, ja, un tur mēs ar jums varēsim izstrādāties, ja varēsim klātieni. Bet to visu jūs jau varat darīt teoretiski. Un tā ideja tā tad ir šāda. Jums būtu, ja izmantojat katalogus, visām šīm te iekārtām jāatrod analogi un jāsniedz viņa raksturojums. Tātad jāatrod katalogā viena virpa, viena frēzmašīna, jeb kāda urmašīna, respektīvi viss tas, kas tur ir uzrakstīts. Tā tuliņ mums beigsies, jā, mēs tātad tiekamies 5 pāri, tad ja 3. Un kamēr jau vēl nebeidzas, es varu runāt, katrai tai iekārtiņai, katra iekārta raksturosies ar kaut kādu noteiktu apstrādes veidu, ja pareiz uz viņas veikt noteiktu apstrādi. Un tad jums jāveido līdzīgas, sanāks 5 vai 6 skices. Šeit ir parādīta frēzmašīna, nu, teiksim, darba piemērs, ja, tātad uz frēzmašīnu. Kādu galvu man nāca? Visu dzirdam, kas tur notiek.
Tā. Nu, viss esam, ja. Jāuzņem bildi, kas te man ir klāts šeit. Jāpiefiksē. Apmeklējums sastāv 10% no atzīmes. Aha, vēl mums viens piedalās, pienāca klāt, nu tad nobildēsim pēc tam tā, lai laiks iet, darbs iet uz priekšu, tā tad es parādīšu to, ko mēs iesākām, tā tad vēl nepabeidzām līdz galam. Jā, tātad, nu mēs ar jums runājam, tātad ir, nu, vismaz tātad 5 šīs iekārtas, tātad virpa, frēzmašīna, urmašīna, slīpmašīna, tas ir 4, jā, un plus ir atslēdznieka darba ierīces, skrūvspils, grieznes, nu, vēl kaut kādi, ja tur var pastīties. Un tagad sanāk tā, ka tā ideja ir tāda, jūs pirmkārt ejat darbnīcā reāli praktiski redzat šīs iekārtas, viņas tur pagrozat, uzzīmēt skici. Un otra daļa, tad atrodat analogu katalogos atbilstošos un nu, sniedzat īsu raksturojumu gan vienai, gan otrai. Un tas varētu izstīties šādi, ka jūs vai nu parādat nu, kaut vai šādā veidā kā šeit, tātad vertikālā frēzmašīna, un te jums ir jāparāda visas iespējamās darba un palīga kustības, ja kādas šeit, teiksim, ir iespējams uz attiecīgā darba galda, vai, teiksim, šādu to bildi. Šo protokolu es jums nosūtīšu, ja tas būtu tāds paraudziņš, protams, ka nebūtu labi, ja jūs liekat iekšā, teiksim, protokolā tieši šos bildes, ko jau esat sūtījis, tātad jāpiemeklē kaut kāda cita frēzēšanas operācija. Tātad neliels apraksts, plus jādod ir viena vai šāda telpiska schēma, teiksim, lai parādītu, kādas ir kustības šeit, tātad vai nu šādu vai telpiskā veidā, un plus ir jāparāda viena darba operācija, kurā parādam instrumentu un parādam sagatavi un parādam kustības, kāds šeit notiek. Ja? Un tas ir jāizdara ar katru šo iekārtu. Tātad šo aprakstu es jums nosūtīšu un varat pamazām sākt veidot papētam katalogos, ja ir vajadzīgi kaut kādas īpašas norādes par katalogiem, to es varu tad nosūtīt. Nu, ja mēs būtu bijuši tā kā izstādē pagājušā semestrī, ja parasti ir gada beigās ķīpsla izstāde, tad ir vieglāk, bet, nu, kā ir šogad, tā ir. Jā, tad tas būtu par šo darbu. To es jums aizsūtīšu, varam pastīt, un tad otrdien varam vēlreiz arī izrunāt, ja kaut kas tur nebūs skaidrs. Tad es parādīšu arī iespējamos, varbūt kādam noder no tiem rasējumiem, kas man tur ir. Tā. Tā ir sadalas vārpsta. Nu, kaut kas te ir, ja kādi interesē, tad var, teiksim, es varu aizsūtīt, droši vien, ka bildēt tas varbūt nebūs tik labi, es varu arī izgriezt un nosūtīt, ja. Tad arī kloķvārpstas šeit ir. Tur gan ir grūti saprast, bet nu, kaut ko tur atšifrēt var. Tad ir, piemēram, kam bija tas gredzenis, ja, šo gredzenu mierīgi. Kuram tas bija? Man tas bija. Vladam, jā? Dmitrijam. Nu jā. Nu tad vai nu, ja jūs varat viņu nofotografēt, jūs varat nofotografēt, ja ne, es varu aizsūtīt, jā. Nu te ir visi izmēri, lai viņi, jo jums ir vienalga, tas gan ir, izmērs jau nav tāds, tas nav kuģi dzinēji, ja, nu,
palielinām tos, teiksim, izmērus, ja ne, vai kā tas ir droši vien no kaut kāda 55 mm, tas jau maziņš pavisam. Bet, nu, vismaz viss izmēri ir virsums, kurus jāapstrādā ir. Nu, to var pastīt. Un vēl jau viena lieta, kas ir, kad jūs varat, es saprotu, ka jūs biblioteka īpaši tagad nenākat, bet ir tā Kuikena tā grāmatas, divas tās zilās dīzeļu dzinēja, un tur tēmu, tanīs, nu, kur ir dotas detaļas, tur man klāt pierakstīt lapas puses šajā grāmatā. Un tur parasti aprakst par salāgojumām detaļām, teiksim, par nu, kā tas viss tur notiek, kāda režīma. Es domāju, ka to var no tās grāmatas no 1. 2. daļas atbilstoši ļoti labi arī atrast. Un šeit ir ko virzuļa pirksts. Nu, cik te viņam tas garums? 110? Nu, arī droši vien, ka tas nav nekāds 110. Tas jau nav kuģi dzinēja virzulis, bet, nu, mēs paņemsim un šādu to pirkstu varam izgatavot. Te ir visas prasības, kādas ir. Varat tos lielos, teiksim, gabarītu izmērus rādīt lielākus, bet visas tās prasības jums jau dara. Kuram no jums bija pirksts, mēs tikko runājam? Man, Vladam Andrejevam. Nu jā, nu tad pirksts, to es jums varu, ja jūs varat nobildēt, ja tur iznāk kvalitatīvi, tad jūs varat to paņemt, ja ne, es varu aizsūtīt. Tā jūs man uzrakstīt. Būtu, protams, labāk, ja es to aizsūtītu. Nu jā, es izgriezīšu un aizsūtīšu. Tad te ir virzulis, ja kādam interesē virzuļu izmēri, tad te ir kaut kāda viena konstrukcija. Protams, ka tas arī nav nekāds kuģa virzulis. Kuģa dzinēja, cik te viņam te tas diametrs ir. Nu, nav svarīgi, katrā gadījumā nav liela tie diametri. Tad ir vārsts, piemēram, pārstrasēm, tad ir, lūk, tas svira, bet, nu, te ir izmēri rādīt. Vienīgais varbūt var no šejienes paņemt, teiksim, izmērus, jā, kam tur vajadzēja, jā. Te ir kaut kāda arī izmēri, ja, nu, kaut ko saprast tur var, ja, tā kā. Nu, gultņu korpusam, te man izmēru īsti nav, te ir vārps, te, ja kādam trāpījās vārps, tad te ir zobrats, te ir tātad pussajūgs, ja kādam trāpījās, tad ir gultņu ieliktnes, un tad ir kaut kādas skrūves, tad ir klanis, tad ir zobrats, to mēs šodien skatījām, tad ir šīs skrūves dzinēja stiprināšanai, ja, tātad pie konstrukcijas, te ir cilindra čauli, ja kādam ir vajadzīga, vēlreiz cilindra čauli, nu vairāk arī te nekā nav. Tātad, lūk, šie 2, 4, 9, 3, tas nozīmē, ka tas ir 2. sējumā, tanī Kuikena grāmatā, 493. lapa un tad uz priekšu. Es gribēju pajautāt par to grāmatu. Viņa tikai tajā bibliotēkā ir LIA, ja? Savādāk nevar pie viņas piekļūt. Viņai, pēc idejas, viņai ir jābūt elektroniski, bet Es vienkārši dzīvoju Liepājā, tam man jābrauc speciāli uz to bibliotēku LIA. Tas ir baigais gabals. Man ir 8. gada abas grāmatas elektroniski, es varu nosūtīt. Viņiem ir jābūt elektroniski. Jā. Tas būtu ļoti labi, jā. Paldies. 8. gada. Man, piemēram, ir 8. 3. sējuma visas 3 grāmatas elektroniski. 3. arī vēl sējums, bibliotekā. Jā. Nu, tā ir 2017. gadā, laikam, tas jaunākais, kā skaitās. Cik lasīju. Nu, tad jūs atsūtat arī man arī tikai pirmie 2. Ok. Jā, atsūtat arī man. Nu, tā ir laba grāmata, redz, kur mēs daudz ko varam paskatīt. Nu, redz, kolektīvi mums galā kaut kā jātiek. Labi, kungi, tad
Tā, kas mums? Dmitrijs Špakovskis. Kas tad mums ir Špakovskis? Ir mums tāds vai? Man liekas, ka nebija tāda. Nav. Tā. Tā, kur mums ir Špakovskis? Jūs varat parādīties? Dmitrij? Nezinu. Špakovskis tā kā dzirdēts, jā. Nu, labi. Tā, tad mēs būtu tā kā kopējās lietas izrunājuši, jā, tad es gaidu no jums tomēr, lai kaut ko sūtat, lai iet darbs uz priekšu. Es jums nosūtīšu laboratorijas darba aprakstiņu. Tā čats raksta, nestrādā mikrofons viņam. Nu, labi. Tā. Tad mēs ejam uz priekšu. Mēs pagājušajā reizē kaut kur palikām. Vēl es solīju, man jāpieraksta. Es jums solīju atsūtīt tādu tabulu. Tabula, kur ir parādīta apstrādes metodas saistība ar kvalitāti. Tas man jāatsūta, ja? Tā, mums palika no pagājušās reizes apstrāde ar dalīšanu. Palika kaut kur tur pašās beigās mums. Ir jāiet uz priekšu, jau citi veidi jāskata. Tā, cik tā. Nu, mēs par tām slīpripām runājām, ja? Tā, šo jau mēs apskatījām. Mēs apskatījām arī par līdzsvarošanu, kas ir svarīgi. Mēs apskatījām arī tātad par asināšanu, jeb līdzināšanu. Šo mēs arī paskatījām jau par slīpripu apzīmēšanu, ja? Un tie ir dažādi apstrādes veidi, šo mēs arī šķiet skatījām. Slīpēšana, te ir parādīt darba paņēmienu, tas vienkārši tā vizuāli varam paskatīt, kāds notiek, kā mēs varam apstrādāt iekšējās virsmas, teiksim, un ārējās. Nu, šeit interesanti, kas jāpadomā, teiksim, tīri, ja kādreiz sanāk tādas darbības, kad lai jūs varētu šo iekšo virsmu skaisti izslīpēt, jā, tad tālāk ir jābūt palielinātai tādai ar palielinātu diametru rievai, kur tai slīpripai tā tad izskriet un lai mums veidotos skaisti tāda virsma, jā, bez kaut kādiem tur izmēri, teiksim, nu, lai precīzi tā virsma beigtos un būtu tik gara, cik viņams ir nepieciešama. Nu, tātad lūk šādu bildi jums būtu jāparāda savā arī laboratorijas darba aprakstiņā. Tanī, par kuru mēs tikko runājam, ja jums būs šāda horizontāla slīpmašīna, plakana slīpmašīna, ja, tad viens no variantiem. Bet, nu, protams, nu, te ir parādīt vienkārši apaļas slīpmašīnas ārskats tāds. Tad vēl viena pēdējais jautājums, par ko mēs nerunājam, tā tad ir atslēdnieka darba vieta. Nu, te tā bilde man ir tāda jau stipri nejauna, bet tā ideja šeit ir parādīta, ja, ko es gribu ar to pateikt. Tā tad ir tādi, kādreiz, teiksim, es esmu mācījies arī, nezinu, tagad laikam,
gadījumā jūsu specialitātei nav tāds priekšmets par inženieru psiholoģiju, jeb ergonomiku, kurā runā par darbizpildes vietu iekārtojumu. Mums arī bija maģistra darba tēma tāda, kur maģistrants pētīja, kā iekārtot mehāniķa darba vietu, teiksim, uz kuģa, lai tiešām viss būtu cilvēkam būtu ērti, lai būtu tvēriena attālumā tas, kas ir, teiksim, vajadzīgs instrumenti un galda un krēsla augstums, ja, un tas viss, protams, ja gribam, teiksim, lai mūsu augumam atbilstoši būtu iekārtot darbvietu, tie momenti viss ir jāņem, protams, vērā. Te ir parādīta tāda konstrukcija. Skrūvspīlei kaut ko līdzīgu būtu jāpanalizē arī jums pašiem. Jums, protams, tik smalki varbūt, ka tur nevajag viss sīkās skrūvītes, bet no to, kā darbojas skrūvspīle un kāds ir darbības princips. Un vēl viena lieta, ko es varētu jums jautāt arī pie aizstāvēšanās, tātad padomāt, ja man ir jāiespīlē detaļa ar spēku, piemēram, tur 10 ņutonu, tad jautājums ir tāds, cik tad liels spēks man ir jāpieliek pie roktura, lai es varētu šeit uz, teiksim, tanīs pašā skrūvspīlē detaļu iespīlēt ar 10 ņutonu spēku. Ja? Tad padomāt, kā to aprēķināt. Jā, tātad šeit ir skrūvas mehānisms pa vidu. Roktura garumu mēs varam pieņemt, cik viņš tur ir kaut kā 300 varbūt milimetri. Un tad sarēķināt, cik mēs reāli varam kādu spēku pielikt. Tad te ir parādīt dažādas rokas skrūvspīlītes, un te ir parasti atslēdnieku instrumenti visāda veida. Daļa no viņiem jūs skatīsiet 7. laboratorijas darbu 2. daļā, ja, kur runa ir par instrumentiem. Tad ir dažādi mēri instrumenti, bīdmēri, mēs jau vairāk mazāk esam iepazinuši tausti. Piemēram, dažādi, attālumam starp aizdedzes sveces šiem kontaktiem iestādīšanai. Tad šeit ir vītmērs, to jau mēs ar jums atpazīstam. Ja mēs būtu tikuši izstādē, tad šos visus instrumentus mēs būtu varējuši skaisti pastīt, bet viņi redzam arī dažādos katalogos. To visu var pastīt arī dažādi citi mēri instrumenti. Tātad lielos vilcienos par šo tēmu. Tā tad ir viss. Tas ir tātad viss. Tad mums laiks vēl ir, mēs pārējām pie nākošās tēmas. Tātad mums ir runa. Mums ir jāizskat visi pārējie tātad apstrādes tehnoloģiju veidi. Tātad mēs runāsim par spiedienu apstrādi, mēs runāsim par liešanu, un vēl par termisko apstrādi pakāpeniski, tātad viss šīs tēmas mēs skatīsim. Tātad tagad mēs pievēršamies spiediena apstrādē. Ir redzama prezentācija, ja? Jā. Tātad, cik mums laiks šodien atļaus, mēs par to runāsim, mēs tiekamies, otrdien mēs tiekamies, ja nē. Otrdiena vienmēr sanāk tikties. Ceturtdienā mēs laikam nē. Starp citu mums... Ceturtdien nē. Nākamā ceturtdien mēs nebūsim. Jā. Mums ir diezgan daudz vēl teorijas, tā ka mums ir jāiet arī tempā faktiski uz priekšu. Tātad apstrāde ar spiedienu. Es varbūt uzlieku visu slaidu. Un šeit, protams, pamatā ir viena svarīga materiāla. Šajā gadījumā mēs runāsim tieši par metāliem. Tātad īpašība, kuru mēs, kā zinām, sauc par plastiskumu. Un faktiski tā ideja tātad ir tāda, ka mēs varam izmantot šo spēju būt plastiskam metālam, bet tikai mēs nedrīkstam tātad pārsniegt to robežu, kad jau
mēs šo materiālu sagrausim. Ja? Tad mēs vēlāk arī par to runāsim. Tātad pieliktam spēkam ir jābūt līdz tam, kas jau šo detaļu jeb sagatavu sagraus. Bet man jautājums tagad ir tāds jums, cik tad lielam ir jābūt, cik tad lielam vismaz, tāds būtu tas jautājums, ir jābūt minimālam spēkam, ko es pielieku metālam, lai es varētu viņu plastiski deformēt. Tātad kā cik tas minimāli, vismaz nepieciešamais spēks. Tāds man jautājums. Tātad maksimālais skaidrs, jūs nedrīkstat pielikt tādu, kas jau šo materiālu gabalu sagraus. Un te, reku mums te ir tātad sagatavi prizmatisks tātad materiālu gabals, no kuru mēs varam izveidot šādi kloģvārdus. Starp citu, tagad runāju tieši par spiedienu apstrādi kā tādu, jums arī paralēli jūs jau varat domāt, vai kāds no šiem paņēmieniem nav tas, kur jūs varat izmantot savā patstāvīgajā darbā. Jā, tad man jautājums paliek spēkā, kungi, kā jūs domājat, cik tad liels ir tas minimālais nepieciešamais spēks, kas ir jāpieliek, lai mēs varētu plastiski deformēt materiālu? Atceramies stiepes diagrammu, un tad no turienes mums... Jā, tur nebija tie tecēšanas robeža. Re, jūs jau to jau esat tuvu. Tad man ko vajag tecēšanas robežu sasniegt, ja drusciņ augstāk ir vieta? Drusciņ augstāk viņa. Jā, bet jebkurā gadījumā, ja spēks ir mazāks par tecēšanas robežu, ko tad? Tur būs elastīgāk. Jā, tad elastīgā deformācija, un jūs uzsitīsiet, un ja spiedīsiet, un materiāls vienkārši atgriezīsies sākotnējā stāvoklī, ja? Par to mēs vēl paskatīsim, tur būs tālāk arī tādu slaidi, bet jebkurā gadījumā tad tas ir svarīgi. Otra lieta, ko mēs esam runājuši arī iepriekš, tad, kad mēs iedarbojamies ar spiedienu uz materiālu, tad izmainās struktūra. Un ja mainās struktūra, to mēs arī jau esam apguvuši šajā laikā, kamēr mācamies. Protams, ka mainās vienlaikus arī īpašības. Tas ir svarīgi, un tas mums ir jāzina. Tad, teiksim, vēl jautājums varētu būt tāds, kādi tad ir tās sagatavs. Kā tad mēs iegūstam sagatavus, te apakšā mēs redzam šī prizmatiskā tāda sagatavu, kurus mēs izmantojam, lai iegūtu jau tās konkrētās detaļas, apstrādājot ar spiedienu. Tad te ir tā kā divi varianti. Mēs varam izmantot liekņus, tātad pieņemsim, ka šāds te metāla gabals ir iegūts, ieliejot šķidro metālu, tātad kaut kādā veidnē, un te viņš mums ir. Ja arī, teiksim, tur mēs runāsim vēl par liešanu, tad mēs arī pastīsim, kā tas varētu veidot. Bet varbūt arī velmējumi, kas arī velmēšana ir viens no spiediena apstrādes veidiem. Ja? Tātad vai tie būs lējumi vai velmējumi. Un vēl trešais akcents šajā slaidā, kad apstrādi mēs varam veikt gan karstā, gan augstā stāvoklī. Un atšķirības tur būs lielas, par to mēs arī laika gaitā paskatīsim. Tad nākošais slaids, tātad mēs runājam par spiediena apstrādes priekšrocībām. Pat pirmā, ko mēs varētu, teiksim, nosaukt, ir tā priekšrocība, ka mēs varam izveidot šos spiediena apstrādes instrumentus tā, ka rezultātā mēs iegūstam šo detaļas sagatavi spiediena apstrādes rezultātā
kuras forma un izmēri ir ļoti tuvi jau gatavās detaļas izmēriem. Un mēs atstājam nelielu metāla kārtiņu tikai tanīs vietās, ja, kur mums virsmas ir jāapstrādā. Un šis ir lūk tas moments, ko es gribu tā kā arī atgādināt vēlreiz jums, tad, kad jūs savā patstāvīgajā darbā, tagad kompleksajā, izvēlēsieties apstrādes veidu, sagatavoju, izgatavošanas veidu. Vai tā būs liešana, vai tā būs, teiksim, spiediena apstrāde. Tad, ja jūs iepriekš no rasēm zināsiet, kurām virsmām tad jums ir jānoņem, kuras virsmas ir jāapstrādā un kurām ir jānodrošina augstāka kvalitāte nekā tas ir, teiksim, nekā mēs varam iegūt, teiksim, apstrādē ar spiedienu vai lejot, tad jā, tās virsmas jūs zināsiet un jums ir jāparedz, ka tur, lūk, tam izmēram sagatavē ir jābūt lielākam nekā, teiksim, tas ir norādīts detaļā. Jā, bet nu, tā priekšrocība, jā, par ko mēs tātad runājam, ir tas, ka mēs iegūstam ļoti tuvu detaļas izmērs un formu tai, kāda ir norādīta rasējumā. Līdz ar to, teiksim, mums arī pieauga darba ražīgums, mums samazinās materiāla zudums, tad faktiski izdevīgākas izmaksas salīdzinot ar citiem apstrādes veidiem. Tad mēs esam jau kaut vai pirmā laboratorijas praktiskā darba ietvaros runājuši par to, ka, piemēram, vēlmētais skrūvei ilgizturība, izturība, stiprība ir lielāka. Tad uzlabojas mehaniskās īpašības dēļ tā, ka lūk, struktūra veidojas šeit arī attēlā, labi redzams, atceramies, jā, tātad šķiedras seko līdzi detaļas ārējiem kontūram, ja, un tātad mehaniskās īpašības uzlabojas. Nu, tas būtu svarīgākais varbūt. Tālāk par spiedienu apstrādes materiāliem. Tātad mēs jau iepriekš jums runājam, tātad materiālam ir jābūt pietiekami plastiskiem, un šeit lūk, ir svarīgi mazliet iedziļināties, kas tad nosaka materiālu spēju deformēties, materiālu plastisku. Izrādās, atcerieties, mēs ar jums pagājušajā gadā semestrī runājam par kristāliskā režģa veidu. To mēs vēl palūkosim smalkāk nākošajā slaidā. Kurš tad no režģu veidiem ir tas labākais? Ķīmiskais sastāvs, temperatūra, jā, mēs varam materiālu sakarsēt, un tad viņš daudz vieglāk, teiksim, padosies spiediena apstrādei. Arī deformēšanas ātrums. Mēs varam ar lielu ātrumu deformēt, ar triecienu, mēs varam to darīt, teiksim, ar presi, iedarbojoties ar spēku lēnām. Nu, tad ir tā, kad šeit ir attiecīgi tāda vēl akcentiņš par to. Protams, visplastiskākie mums būs parasti tīrie metāli. Atceramies, mēs runājam arī par tīru dzelzi. Nu, bet tīra dzelzi īsti nekāda, teiksim, pielietojuma praktiska. Teiksim, tā tad īpaši nebūs. Tā mums vēl 10 minūtes. Bet otra lieta, kad bez tīriem metāliem ļoti labi plastiskai deformācijai pakļaujas tie materiāli, kuri veido cietos šķīdumus. Un atceramies, kas tad tie bija par materiāliem, kuri veido cietos šķīdumus. Kas ir cietais šķīdums? Te jau gan ir uzrakstīts, ja, bet, nu. Atceramies, kas ir cietais šķīdums? Viņiem bija neierobežota šķīdība viens otrā.
Tur, kur divi materiāli bija dažādi, un viens otra Nav teicis, ka vienmēr neierobežotā. Neierobežot tie bija, teiksim, viens variants, bet otrs bija, kad bija līdz kaut kādai noteiktai robežai šķīdīgi. Mēs laikam par tiem sakausējiem veidiem, par diagrammu tipiem, mēs laikam tur to īsti jāpievēršās vēl kādā reizē tai tēmai. Jā, gan neierobežotā, gan arī, bet kas tad ir cietais šķīdums, kā viņš veidojas? Piemēram, atceramies svinu un antimonu šo sakausējumu. Eitektoīdos un vai kā? Tieši nesapratu jautājumu. Tad kas ir cietais šķīdums? Vai svins antimons veidoja cieto šķīdumu? Svins ar antimonu. Piemēram, kas ir ferīts? Kas ir austenīts? To, ja mēs pagājušā semestrī tā kā mācījāmies mazliet. Kas ir ferīts? Kā jūs definēt? Tas ir struktūras, kas veidojas. Jā, bet kā viņi tagad definēt? Ferīts ir? Kā jūs varat nodefinēt? Ferīts ir, jeb austenīts ir oglekļa ciets šķīdums. Ferīts būs oglekļa ciets šķīdums alfa dzelzī. Kā jūs to skaidrosiet? Austenīts ir oglekļa ciets šķīdums gamma dzelzī. Kas ir alfa dzels, kas ir gamma dzels? Alfa dzels ir dzels, kurš nebija tam nekādi pārmaiņas. Tas ir dzels. Kā mēs piešķīrām šos indeksus dzelzī? Mēs lasām literatūrā feruma alfa, piemēram. Kā viņš šos indeksus piešķīrā? Temperatūras? Nebija temperatūra, ja vairāk jau. Tātad bija šīs dzels... Alotropija. Dzels modifikācijas, atceram. Jā. Un tad, kad mēs ejam no zemās temperatūras uz augšu, tālāk līdz kušanas temperatūrai, tad dzels pārdzīvo, tā teikt, vairākas veidus, vairākas modifikācijas. Un līdz 723 grādiem, tātad tā modifikācija, kurai mēs piešķiram apzīmējumu alfa, tad feruma alfa, kāds bija kristāliskā režģa veids? Līdz 70. Kā lūdzu? Cementīts nebija. Paga runi pa kristāliskā režģa veidu, atceramies tilpumā centrēts kups un skaldnē centrēts kups. Vai teiksim, sākumā bija tilpumā centrēts kups. Jā, sākumā bija tilpumā centrēts. Jā. Un tas ir alfa. Tālāk mums nāk, gamma dzels, piemēram, tātad ir alfa beta, beta arī paliek tilpumā, bet gamma kāds ir? Skaldnēs centrā. Skaldnē jau, jā. Mēs tūlīt drīz runāsim par termisko apstrādi, un šīs lietas mums ir jāatcerās, jo termiskās apstrādes būtība faktiski arī slēpjas visā šajā, par ko mēs tikko runājam. Un tātad, ja mēs tagad atgriežamies cietais šķīdums, te ir uzrakstīts tātad viena elementa atomu izvietošanās otra elementa kristāliskajā režģī. Atceramies, tātad tur bija divi tie gadījumi. Viens, kad atoms varēja, teiksim, oglekļa atoms aizvietoja dzelzs atomu, bet otrs gadījums, kad oglekļa atoms iespiežas kristāliskajā režģī. Un tas lūk būs tieši tas gadījums, kas mums nodrošinās arī iespēju
termiski apstrādāt materiālus. Ja? Nu, lūk, un tagad sanāk, ka visi tie materiāli sakausējumi, kuri veido cietos šķīdumus, viņi labāk pakļaujas tātad spiediena apstrādē. Un tālāk, teiksim, tiem, kuri veido ķīmiskos savienojumus, atceramies, kas ir ķīmiskais savienojums, tātad, nu, te viss tas ir uzrakstīts, to jūs varat arī pārlasīt, un tie teiksim, sakausējumi, kuri veido mehaniskos maisījumus. Un atceramies, mehanisks maisījums veidojās tad, un tas bija tieši svinu un antimonu gadījums, ja, kad viņi savstarpēji viens otrā nešķīst, tātad cietos šķīdumus neveido, bet viņi līdz ar to sajaucās mehaniski vienkārši. Vieni graudi sajaucas ar otriem. Kungi, šīs lietas jums ir jāatkārto, jo pretējā gadījumā mēs nekur uz priekšu netiksim. Tas viss mums ir arī pie spiediena apstrādes, par to būs jārunā. Tā kā man ir aicinājums līdz nākošajai reizē paskatīt mājā, mazliet atkārtot šo teoriju. Nu, lūk, un te ir parādīti vēl tādas attēls, ja, kur ir parādīti šīs tātad stiepes, no es teikšu, diagrammas, saliktas vienā attēlā, tātad 3 šīs līknes. Nu, un te mēs redzam ar sarkano iekrāsotie, tie ir tie gabali, tie ir tie pieliekamā spēka, jeb radīto spriegumu gabali, kuros notiek klasiskā deformācija. Kā mēs jau pirmīt vienojāmies, tad mēs nedrīkstam pārsniegt šo RM vērtību, nedrīkstam toties tai, jo tad materiāls sabruks, bet tā kā, nu, kurš no jums teica, ļoti pareizi pateica, ka mums ir svarīga tecēšanas robeža, ja? Tātad mums tam spēkam ir jābūt lielākam par tecēšanas robežu, nu vismaz sākot no tecēšanas robežu, kad sāks klasiskā deformācija, un nesasniedzot, protams, šo spēku, kurš jau sagraus materiālu. Bet tagad man ir jautājums atkārtošanas atkal nolūkā, kas ir RE un kas ir RP02. Droši vien, ka es sākšu saukt vienkārši pēc uzvārda, jo citādi, nu, es jūtu, ka mēs drusciņi tā kā, tā es jau aizbraucu tālāk, ja. Tā, kungi, lūdzu. RP09, tas bija nosacīta tecēšanas robeža. Jā, RP02 tā tad ir nosacītā tecēšanas robeža, un ko tad viņa izsaka? Tad, kad nav zināms materiāla tecēšanas robeža, ka pie 0,2% Tuliņ beigsies. Mēs arī, tā, kungi, mēs arī vairāk droši vien, ka neturpinām. Jā, tātad mēs tiekamies otrdien. Bet, nu, mazliet viņa jāpaskat ir vecā teorija, labi? Jā. Tātad, ja ir kādi tie rasējumi, jā, tad atrakstat man e-pastiņu, kuram vajadzēja, jo es varbūt